Es esmu Vilnis Dzērbe, ārsts, strādāju Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtā par vadošo pētnieku. Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis. Par asinsspiedienu. Asinsspiediena paaugstināšanās bieži vien tā emocionāli un liriski mēs saucam par kluso slepkavu, tāpēc, ka cilvēks nemana stāvokli, kad asinsspiediens ir paaugstināts. Un bieži manā praksē ir daudz bijuši tādi gadījumi, kad cilvēks staigā ar paaugstinātu asinsspiedienu gadiem. Cilvēka organisms adaptējas, ja pielāgojas šim paaugstinātam asinsspiedienam, un cilvēks pat nezina to, ka viņam ir paaugstināts asinsspiediens. Vienīgie simptomi, kas kādreiz var būt, es nesaku, ka tas ir vienmēr, bet var būt, ka tā kā pakausī bišķi, tā kā sāp, dulla galva, ir tādi simptomi, kā galvas reipšana, galvas noreipšana, it sevišķi pie stāvokļa maiņām, ja, kad asinsspiedienam ir jāpielāgojas, jāpaceļas. Tie ir tie simptomi, kas liek tomēr padomāt par to, ka asinsspiediens būtu jāizmēra. Redzes traucējumi, ja, tā kā ņirboņa un spiediens uz acīm. Tādi tie simptomi varētu būt, kuri varētu norādīt uz paaugstinātu asinsspiedienu. Tātad, ko darīt? Ir asinsspiediens jāmēra un jāpievērš uzmanība šādiem simptomiem, par kuriem es runāju.